Vakar jau bija principā, labrīt, vakar jau bija principā tā kā sajūta, jau paliek siltāks, foršāks. Un tagad pasties kāda mašīna. Tāds sniegputenis šorīt mūs sagaida Latgalē. Bišķiņ jau arī maz, bet tik un tā blieža. Mēs ejam ēst šnadaņie, mēs ejam ēst brokastis. Ukas pa lāstakām. Lielā konča, jā? Pasties. Zobens. Konfekte. To var pagaršot, ja tu gribi. Nē, nevar. Mēs sākam brokasti zaļajā salā. Mums atnesa omletītes ar dzīsiņiem un pankūks man ir. Un Alisē ir parūpējušies, lai ir bezglutēna krekerīši. Es biju pārliecināts, ka es ēdīšu piespienu, pankūku ar krējumu. Izrādās tā pankūka ir salda, un tas nav krējums, bet putu krējums. Tā es brīnos, ko Hana neiebilstēs pankūks uz skābo krējumu. Odziņiem. Un mēs esam pieēdušies, kā viss. Es šodien vairs negribu ēst, paldies. Lūdzu, no more food. Hana grib iespēlēties savu piku aparātu, un mēs saliekam storijas un braucam uz nākašo Pietari Lūznavas muižu, kurā ko mēs darīsim, I don't know, iesim vienkārši paskatīties. Jo mums pēc tam ir tā kā paredzēts arī staigāt Preiļu parkā, bet ir tāds vējš, ka man liekas, ka neviens negribēs baigi staigāt pa sniegputeni parkā, tā kā mēs varam it kā iebremzēt un braukt tikai uz Lūznavu. Un tad uz Preiļu uz pusdienām. Mašīna notīrīja, bet sāk viss jau kust. Beidzās sniegputenis. Un viss mēs tagad braucam uz Lūznavu. Labi, ka beidz snigt, labi, ka paliek siltāks. Un viss, kas ir bailes, ir tikai vienīgi pa slideniem ceļiem. Visi jākrāmē familija iekšā. Anniņš jau nāk. Brauksim, izspēlējās. Forši bija spēlēties. Hanna! Es atgriežos Latgalē. Var redzēt? Meitnes skrien tik ātri, ka es netiek līdzi. Fonā jau var redzēt, ka mēs esam Lūznavā. Lūznavas muiža mums bija jāuztais pieturpunkts, jāuztais kāds storijas, bet tik slid, viss kūst un ceļiem tāda šļura. Fūras brauc tik šausmīgi lēni, ka mēs tik ilgi braucam tos 20 cik tur kilometrus. Super. Man vispār liekas, ka neviens ziemā nav, vai ne? Visi brauc vasarā, kad puķītes zied un tā tālāk. Mēs pirmo reizi pa ziemīgo Eiropu izbraucām, un tagad mēs pirmo reizi pa ziemīgo Latgali. Vispār liekas, mēs ziemā nekur tā nebraucam. Dēļ laikapstākļiem un ceļiem un tā tālāk. Un tad pilnīgi negaidīt mēs esam izbraukuši cauri visam. Man redzējuši, kā tas viss izskatās, kad pasties, cik augsts sniegs ir, kur ir soliņš, kur ir sniegs, kur ir ieeja. Super muiža. Kāds mūs šeit gaidīs? Paskastīt, cik forši noformēta. Pasties, cik forši uztaisīts. Maza niansīt un tik labi izskatās. Tā, ejam. Kas te notiek? Mēs esam kaut kādā kosmosa kuģi iekāpuši. Te ir ekrāniņi pa vidu. Izskatās, ka mēs būtu zemūdenē. Tas ir... Te ir vesela klase ar tāfeli. Tie ekrāni tik forši uztaisīti. Mums pat kamerā var ļoti labi redzēt.
Un tu laikam visus var klausīties. O, cik nice uztaisīts ar magnētu tāds 3 valodās. Šis ir super. Kas tur ir? Kas tas tāds ir? Kas te notiek? Mums spogulī jāskatās, rekord tur. Un tas droši vien, ka rada kaut kādu hologrammas efektu. To ar acīm droši vien, var labāk redzēt. Ir tāds 3D sajūta. Kas nespat, mēs esam Lūznavas muižā, pašā apakšiņā, cokalstāvs. Un šeit ir izstāde par ko bija. Tik daudz izstāstīt, es maz neklausījos tik daudz. Kā bija par saimniekiem, kas te dzīvoja? Bet kāpēc tāds industriālais? Tēvs bija, pēc viņš bija dzelzceļu būvētājs. Vai tur tā jāskatās ir? Pareizi pateikt. Dzelzceļu tiltu Jā, būvētājs. būvēja dzelzceļu tiltus, un tad viņš bija ļoti bagāts, tad viņš novēlēja savai meitai šo īpašumu, kura bija māksliniece. Līdz ar to šeit ir vairāk par dzelzceļu un to visu. Tāpēc arī tās pogas, ne pogas ārprāts, tāpēc arī šie uzgriežņi visi ir tādi ļoti izteikti. Tas laikam ir viņa cilts koks, jā? Sveicināti! Sveicināti! Esmu Staņislavs Kerpets, dzelzceļu un tiltu būvs inženieris, kas strādāja pie pirmo svarīgāko Krievijas impērijas dzelzceļu līniju plānošanas un izbūves. Viena no tām bija līnija Sanktpēterburga-Varšava, kas šķērsoja Latgali. Tāpēc tur bija Varšavas iela. Tātad dzirdēji, viņš būvēja to tiltu, kas veda no Krievijas uz Varšavu caur Latgali, tāpēc tur ir Varšavas iela šeit. Kas tas tāds milzīgs ekrāns? Te ir redzams, to parādīsies. Te var kartē apskatīties, ko viņa objekti. Rekur viņš taisīja to, no šeit gāja tā dzelzceļa līnija un gāja cauri uz Varšavu, jā. Jā, reku pasties, kas te ir. Oi, tas nav īstais. Ej pie tāfels, Hanna, labāk. Te viss sauc skolotāju. Skaties, te kaut. Kas jādara? Kā tu tiks, Hanna, pāri? Ieskriesies un leksi, uzkāpsi kokā un tad tur? Vai nosirst koku tā, lai tas pārkrīt? Ko tu balso? Un mums ir tilts. Un viņš ies pāri. Viņš pateica, laba ideja, thumbs up. Un mūsdienās viņš šās telpas izmanto koncertiem, visādiem pasākumiem. Cik es saprotu, šodien būs koncerts 4 vakarā vai 3 bija. Šeit arī notiek mākslas izstādes. Gleznas, jā? Jā, tur mums ir mākslas izstāde. Un es saprotu arī, ka šeit ir palikšanas vietas, ja, kuras tu vari tā kā izīrēt, cik es saprotu. Viņi teica rezidents no Moriņu vai something, ja es pareizi saprotu. Tā kā vienlaicīgi var atnākt uz koncertu, pabaudīt mākslu, arhitektūru, ekspozīcijas, forši. Vai ja te tik ļoti restaurējuši kādas tapetes, es gan nezinu, vai es to varu parādīt. Nezinu, vai to var nolasīt. Tapetes super. Unikālas. Izskatās tā kā tamborētas puķītes. Un te ir silts iekšā, kas parasti, zin kā, viss ir augsts un tāds neumulīgs. Te viss ir no koka. Kas pa kāpnēm. Kas pa arkveidu logu. Super, tās lodziņš. Kas pa klīņķi pasties.
mēs ejam. Oi, cik te tā kā labirīti. Labās lampas, ne? Un mēs kaut kādu māli izstādi. Te kaut kas saistībā ar ko? Kaut kāds kariņš. Izstādi iepazīst Zikspārnis. Un mēs dodamies kaut torņa augšā. Kur mēs ejam? Kur mēs kāds bērņos kāpsim iekšā? Secret. Tētim ir lukturīts. It's cold in there. Maks par Zikspārņiem neko neteikt. Nē, par Zikspārņiem mēs varbūt nedrīkstam būt, bet nekas. Varbūt šis ir vasarā vairāk. Tāpēc, ka te ir ļoti augsts. Kas tur karājas, Hanna? Nu, rotaļlieta, ko tu baidies? Nabaks, nu, jā. Mīkstā mantiņa, rekar. Nu, ne, taču. Mēs esam Mūžas jumtiņā pažobelītē tikuši. Jā, tu iesim lejā. Mums, ka šeit mums nav jāatrodas. Bet, nu, ko var pārbaudīt, visas sijas ir labā stāvoklī. Jā, milzīgs zābaks. Ko viens Zikspārnis? Nav tas īsts mantiņa. Oh my god, man. Nobiedēji tevi. Un kas tur ir? Tas ir lielais Zikspārnis. Lielais Zikspārnis. Nu, nē, sākstos. Ejam, siltumī. Nu, mēs būsim pabijuši Lūznās Mūžas bērniņos. Es ceru, coverīt interesants. Es vienmēr, ko es aizmirsu sev YouTube video uztaisīt coverīt. Es nekad par to nedomāju, ko? Skaties, ka te ir uzzīmēts, cik viņš ir maziņš. Šis briesmonis, viņš ir tik maziņš. Tas pasties, tā kā man mazais pirkstī. Daķi uzmanīgi tur kāpnes, jā? Arī koka kolonas. Varbūt krādīt visi jau nav baigā jēga, jums jūs jau paši atbrauksiet, vēstit jau bijuši. Mums jau patīk tās vecās senās lietiņas, un ko viņi pieminēja, ka reti kurai telpai ir kvadrātveida forma, jau tev redzēt, uzreiz ir laustais stūrītis. Es nezinu, es kaut kur man iekšā saka, ka ir forši tā. Man tā mūsdiena, tas askētisms, minimālisms bišķiņ sāk jau derdzās. Vienlaicīgi patīk, bet pašiem, nezinu, man tāds gals man uzrunā vairāk nekā Ikea galds. Tāds krāsatošana kaut nav vērts ilgi strādāt pie datora. Bet tas sekretariāts, kurš aiztaisās ciet, tas man patīk. Marijas rezidence, Felicijas rezidence, Sofijas rezidence. Tik augsti griezti. Ko jūs izvēlēties? Mēs šeit negribam palikt. Baudīsim ar acī. Bet re, kur Ikea skapīt. Bet šitā ir tā, tās ir tās rezidences, kur tu vari palikt. Es saku, mēs jau izvēlējāmies numuru. Jā, tātad šīs ir tās vietas, kur jūs varat palikt pa nakti atbraukt. Re, kur tev pat ir teikāna, televizors moderns. Cool. Var paskaties mans istabu. Nesatīs man neviens aizslēgts. Varbūt, zin kā, tur tā krūze, ko zem gultas. Šis ir tāds pēc medicīnas kabineta uzreiz var pateikt. Dēļ tā lodziņa. Šis ir nice. Lielā Ikea gulta. Kā te ir tik ļoti silts iekšā? Visur, kur mēs izbraucām Čehiju, Itāliju, Horvātiju, nosalām visur. Latgalē ir viss siltāk. Un mēs baidījāmies, ka Latgalē būs riktīgi augsts. Un kas ir Felicijas rezidence?
Arī forši, 2 gultas, klubkrēsls milzīgais. Un tā gaisma, jums tīzli izskatās, es saprotu, ka pret logiem kameru ekspozīciju lasu logiem, bet jā, no otras puses ir ļoti gaišs, augsti griezti un super sils. Un pastīs, nevienu puteklīti neredz, kas man ļoti priecē. Bieži vien lielām ēkām ir grūti uzturēt tīrību, un tad neviens puteklītis nav. Tas jau nebūs kā Gordons Ramsijs ar Hotel Hell, bet tas ir ļoti patīkami. Es nevaru tās krīdes, nenofilmēju. Ko var redzēt, jo tas, es viņš jau viļņojās tas vecais parkets, bet tas ir tik forši. Tagad došiem pārsāt cilvēks staigā pa linoleju vai kaut kādu vēl. Nezinu, man liekas, ka es jūtu, ka es eju pa koku un es jūtu, ka telpā ir gaiss, tāpēc, ka tik daudz tas dabīgais materiāls ir. Lūk, pierādījums par to, cik daudz sniegs ir Latgalē. Rekord labi rīcības durvis un rekord ir rokturs. Līdz rokturim tā teikt, līdz kliņķim tā ir. Braucam prom no Uznavas, es gribēju pajautāju, cik maksā apartamenti un 145 ar brokastīm maksā lielie, tur sanāk ir 2 divvietīgās gultas, un 115 maksā, tur man bija 3-vietīgais numuriņš un 2-vietīgais numuriņš. Nu, ar brokastīm. Nav ne dārgi, ne lēti par to, cik tur ir tā kā, droši vien, ka tev ir iekļauts cenā visi apmeklējumi un tā tālāk. Nezinu. Un tā ir mūžā. Nu tā ir, tur ir super krūta. Tas, ka varbūt tās, es nezinu, kāda ir attieksme visiem pret IKEA mēbelēm, man tā kā, es nezinu, man liekas, ka kaut kādos skandināvos un vācu šitajos te, tā kā mēs Itālijā bijām, tanī, kā viņš sauc latviski? Thrift stores, kā ir latviski? Nevis humpalu veikals, bet lietoto preču veikalos, man liekas, var sameklēt tur visādas gultas. Mēs tur galdas, tur šikartosnos atradām. Tas tikai mans viedoklis. Protams, ka smuka balta gulta izstāsta daudz labāk nekā vecs kaut kāds kraķis. Bet es atbraucu, kā piedzīvojam vasarā uz tādu mūžu, paliku pa nakti tādos apartamentos, diezgan nice. Un pēc tam uzreiz uz Latgali pie ezera pa 10 eiro telti. Vai skaistā rudenī. Kontrastam. Te droši vien rudenī ļoti bet arī ziemā te ir, tagad sāk spīdēt sauli, vispār fantastiski izskatās. Vienīgais, ka droši vien, ka ziemā nav ko darīt, kur tu te aiziesi. Visur kupenes ir, viss tas pils parks ir. Viss tas pils parks ir zem milzīgs sniegs, droši vien, ka nav ko vienkārši fiziski ko darīt. Tur jau tas parks viss iekārtots ar kaut kādām apskates lietiņām, vietiņām, tādi romantiskie soliņi un tur kaut kas karājās un lampiņas. Vienkārši nevar izbaudīt to šobrīd. Jā, kaut atbrauks un sēdēsi numuriņā, tā kā arī tīzli, Ir ceļš vasarā vēl daudz turistu. Kā incet notiek, ka tur cilvēks staigā, tur... Jābrauc pa nedēļas vidu. Tā, jāliek miķis, paigi vējšpuši, neko nedzirdēs. Es arī neko neredzu, tik šausmīgi gaiši. Lūk, mēs esam Nestor Customs. Ļoti daudz reiz redzēts pa televizoru Art Gallery, Nestor Customs. Čals, kurš stājas no visādiem metāla lietām, skulptūriņas, lietiņas, piemēram, ka mums ir fotogrāfs. Arī, kur ir viņa pasta kastīte, kas ir moča aizmugure. Kas varat pierakstīt numuriņas. Uzvani, es atnākšu tev satikt, kamēr tu apmeklē mūsu sociālajās tīklās, Nestor Customs. Mēs varam iet iekšā. Sveiki! Mēs varam iet iekšā un iečekot, ko labi viņš sataisīs ir. Labais. Kas tas ir? Cool. Man patīk, ka galdam iekšā pasties ķēde. Es varu sadarēt, cik tas galdiņš svēr. Un kājas no kaut kādiem... Kas tas ir? Cik tas svēr. Ko?
Jā, tas ir droši vien, ka viņa idejas, ka viņš mums kaut kāds močs taisa, bet tad viņš papildus sācis taisīt visu kaut ko, un tas izvērties kā par nelielu galeriju. Katra lieta šeit ir, pasties uz augšu, uz griestiem. Zini apmēram, kāds viņam tas koncepts šeit ir? Vispār viņš savu dzīvi negluži ir sācis, bet sācis savu darbību kā mehāniķis. Jā, viņš mums ar močiem, vai ne? Un pirms 10 gadiem tad viņš sākā ar motocikliem. Un tad viņš saprata, ka viņš no detaļām grib taisīt mākslu, bet laimē ir tāda, ka viņam nav nekādas izglītības, kas saistās ar mākslu. Un viņš bez kādām skicēm vienkārši veido. Labais. Un mēs gan tik daudz jau brauc tikai visi par šo vietiņu, man liekas, zina. Nekas sunīts, Hanna. Tad ir DJ robots. DJ robots. DJs Metal Bytes, kas no kaut kādiem datora kastes ir. Jā, datora kastes. Paskaties vēl šā. Jā, muzikanti, jā. Nu, tad jādomā, kurš tev vislabāk patīk? Apskaties visus un izdomā. Forši. Un savu dzirdību, parunāju. Jā, ir mērķi. Man likās, ka te būs tā kā bišķiņi, te ir tā kā daudz. Kas tie tādi? Ok, man likās, tas ir vidējais pirksts, ne tas par normāls pirksts. Jesus. Kā viņš ir Kā viņš ir izdomājis, ka viņam kaut kā perfekti dara tas. Un augšā lukturītis. Otrais stāvs ir. Oi, cik te daudz ir. Jeez. Visādi kaut kādi briesmoņi. Telefons. Tā aizjūs ir nice. Un vanaks. Kas tas ir, kaut kāds kuilis vai? Milzīgs galvaskauls, nice. Nu jā, visi jums tur rādīja tāpat nav jēgas. Paši atbrauks tie šaha galdiņš. No kaut kā kvēlsvecē. Spark plugs ir kvēlsvec. Kā tas ir latviski? Šīs krāsas man ļoti patīk. Viņi ērts viņu sēdēt. Vai skrūvīt nespiež dibenā. Šis arī tāds biomekanika. Puse metāls, puse kaut kāds brieža, alņa galva. Forši. Pirāta kuģis. Kā viņš to pārvieto? Tas taču ir šausmīgi smags. Kā tu vari kaut kur viņu aiznest? Tad taču kaut kādu ceļam krānu vajag. Krēsli, cool. Tas bišķiņ jau giger vibes aiziet. Te kā nākošais jau, kur mēs laidīsim, ir uz pīli, vai ne? Tepat blakus. Brauciet, atbrauciet, paskatīties. Mums laik jāskubina viss ir. Tā kā es ielieku, tad visiem uzreiz jautājumu, kas tas ir, kur tas ir, kāpēc? Es par šo vietu biju dzirdējis vairākas reizes un vairākas sižetus. Bet es daudz skatos tos latviešu sižetiņus, kur cilvēki brauka apkārt, tad arī uzzināt visu kaut ko interesanti. Kur kāds kaut ko dara, kur kāds kaut ko taisa. Tas bija forši. Man liekas, ka bija vairāk. Tā viņš teica, ka jābrauc cauri tiem vārtiem, ka tur nedrīkst braukt, bet mēs drīkstam braukt. Kaut kā esot grūti tik līdz Preļa mūžas kompleksā. Man liekas, ka bija daudz tās lietiņas forši. Super. Arī gribētos atbraukt vēlreiz un iedzert kafiju tajā vietiņā forši. Tolotē redzēt, ka... es neparādīju. Nu labi, es nenofilmu, kā tolotē vesels mocis ir iekšā ielikts. Es storijā ieliku. Tas sāniņos kaut ko parādīs. Pabīdīšos, lai sāniņā.
Tur vesels mocis tolti ielikt. Forši atbrauc, paskaties to izstādi, iedzer kafiju, bērni vēl kaut ko tur ņemās. Mierīgi uz pusstundu ir ko padarīt. Un tad tālāk braucam uz pili. Pili atradām, iebraucām par neatļautiem vārtiem. Un mēs esam Preiļos. Es domāju, ka nē. Es nezinu, man nav nejausmas. Mums vajag tā kā turisti entrance here ar bultiņu. Vai tās mazās durtiņas drīzāk ir vaļā, ne? Tur. Es domāju, ka būs cieti. Nē, ir vaļā. Kur tu aizgāji? Tev bija jāiet. Punk. Kas? Kāpēc tu aiztaisīt cieti? Man atvērt vaļā un ties iekšā? Šeit ir ļoti fancy. Es biju gaidījis kaut ko vienkāršāku. Tādā ziņā, ka izrādās, ka te ir restorāns. Ārpus nekas nevēst, ka šeit iekšā būtu fancy restorāns. Tā, ka tur restorāns pils ēkā šeit. Tikai ģersimies, iesim tādās, biedēsim cilvēks ar kamerām, filmēsim visu. Tikai jānoģērs no sākuma. Ejam tagad meklēt, kur mēs varam dabūt to ēdienu. Kā tas skaisti iekšā izskatās. Bet mums jāiet uz to pusi. Uz restorānu. Un es kā gaumīgi, forši krēsli, pelēki galdi. Patīk, sienām nav vispār nekāds. Vienkārši, man liekas, apmetums ar kaut ko. Kas par radiatoriem. Mums ierādīja, pasties, cik omalīgi vieta pašā galiņā mēs sēžam, vieni paši. Skaisti. Izrādās, ka mums būs nevis pusdienas, bet brokastis. Labi, mēs nevaram saprast, kuram mēs kaut ko jaucam vai kā. Bet pēc brokastīm var būt ļoti daudz desertus. Hane jau sākā dusmoties, kāpēc mēs nesākam ar desertiem, bet izskatās baigi labi. Tā, man liekas, ir medus kūka. Oh my God, man ir mīļākā lieta. Un šiem desertiem, kas tas tāds ir? Vīģe pārgriezta. Es esmu redzējis, ka tās tartes ir šausmīgi garšīgas. Izskatās diezgan karaliski. Visi cilvēki, protams, es varu droši tagad staigāt un filmēt. Man liekas, ka ir forši, riktīgi omalīgi un patīk, ka ir tāds viss piezemēts. Varbūt tās roža glēzes, bet romantiski to tāds brokastīs vēlējās, kā tad tu savādā gribētu, vai ne? Man ir kaut kāds balans, kam patīk, gan kad ir asketiski un moderni, kā šeit, gan kad ir pilnīgākais, vecmodīgais vintāžs. Forši tas gaismas lampas ar tām palmām kopā. Nezinu, ir patīkami. Var redzēt, ka cilvēki cenšas kaut ko dara, kaut kāds crazy kafijas automāts ar lavāca kafiju no Itālijas. Alis kaut ko pozē spogulim. Jā, visu laiku spogulis par augu. Forši. Es jau pirms saskatījos, ka ļoti patīkami. Nice, crazy radiatori, ko es teicu, kaut ko ārprātīgi. Ciku caku, adlele jaku. Labi, mēs pasūtījām, kam interesē cenas, tad citronu tarte 3, pupēdīši 2, medus torte 4,50, kafija latte 3,90. Laša kur mums piedod kišu ar sieriem un salātiem, laša avokādo salāti un saldējums baltā dāma. Mēs abi paņēmām avokādo salātu lasi. Skaties, Hanna ēd kišu, tas ir, mēs dokumentējam, un viņš saka, ka ir garšīgi. Reka var. Preiļu pilī kišu ēd arī bērni. Man ir avokādo laša salāti ar kraukšķīti, to mēs tīt šņik un ķeramies pie citronu tartēm klāt. Deserti ir ļoti crazy, bet es paņēmu kaut ko vēl vienkārši, kas ir citronu tarte. Hanna apēd visu kišu, tāpēc viņai pienāks, viņa izvēlēs medus. Viņa teica, es gribu to, kurš vislielākais. Viņa teica, tas ir ļoti maz. Jā, jāņem saldumi,
kur ir lielāki. Tu paņem varbūt šo karotīt, ne tev vienkāršāk būs nekā. Šī ir kaut kāda, jā. Visi mūsu otrās brokastis uzēstas. Mēs laižamies projām no Praļiem. Tagad tā lai ceļš kāpās uz mājām. Nav nejausmas, kāda būs ceļi. Kas mums jāizdara? Mums taču veikalā jāpiestāj vai ne, kaut pārtika jānopērk. Es saprotu, ka viņi ir uztaisījuši remontu, un te viņi iet to variantu, tā kā ir tāds nosaukums shabby chic, kad tev ir apvienots tā kā remontiņš ar paklājiem un visu kaut ko tādu. Bet ir mirkļi, ko es nesaprotu. Bet labi, šajā braucienā es varbūt neizcaušu visādas lietas. Man pabrīnies par to vādu es šausmīgi. Nu, ka tas, saprot, tāds. Visādi var būt. Visi ležam. Cik es saprotu, te vakar bija kaut kāds liels pasākums un tā tālāk. Mēs ležamies projām. O, kā tev uz augšu izskatās. Ko mēs ar Semčats? Jakob Pils reprezent. Tā. Lejam degvielu. Cik būs? Cik mums maksās tagad? 95. Tā. 1,46. Ir ok. Lejam. Šodien ir svētdiena. Cik mums ar tie centi nāk nost? Bija 1,53 un tagad ir 1,46. Nemāk izrēķināt galvas stūgu. Mēs braucam, runājam, kura pieredze mums patika vislabāk, kura pieredze mums patika vismazāk. Tā, kas te darās? Kāpēc tu iet pāri? Tā, un tas jautājums, vai ne, vai to vajag teikt, vai to nevajag teikt. Bet man liekas, ka cilvēki paši skatās tos video, viņi paši var izdomāt, kas viņam patika, kas nepatika. Jo, ja es kaut ko teikšu, tad mani teiks, Ervīn, ko tu tur sūksties, ko tu tur aizrādi visiem. Ja es atkal neteikšu, tu teiksi, tu pārāk visu izpraši. Es nekad nevienam nevar izpatīt. Man liekas, paši visi skatās, paši visi izlēma. Tas, ka es visu nepasaku kamerā, nenozīmē, ka man nav viedoklis tā. Viss? Ok. Es ar laiku iemācījies, ka visas cīņas uzvarēt tu nevarēsi un dažreiz nemaz nevajag viņās iesaistīties. Tā, ejam. Man jātad kaut kas Alisai ir paēst, vai ne? Paņēmu Alisai raselu un vistiņu un jogurtu 14,25. Turpināt maksājumu. Tā, ok, es gribu noveikt mūsu video. Kaut kur te man paaugstēs. Apsēdīšos virtuvē, lai ēdienu tēma paliek vēl aktuāli. Tātad es gribēju sadalīt balvas. Šis bija viss brauciens pa Latgali, bija saistīts ar Latgales garšu mēnesi, kas notiek šobrīd martā. Un arī tas garais video nebija prasīts, bet es jau zināju, ka mani skatītāji, tie īstie skatītāji, tomēr, man liekas, ir YouTube'ā, nevis TikTokā vai Instagramā, kur tieši mēs ražojam saturu, tieši īso saturiņu, kurus joprojām publicēju. Es viņus uztaisīju daudz par daudz. Man bija prasīts pavisam mazumiņš, bet man patika, man bija interesanti. Un man liekas, ka papildu saturs, ja es viņus nofilmēju stāstiņām, jāpublicē arī tie īstie video. Un man liekas, ka arī cilvēkiem ir interesanti. Tikai dievaini, ka neviens neko neraksta. Cilvēki skatās, bet apmēram vienam nav ko pateikt. Ja nav heits kaut kāds, ja es kaut ko neuzdiršu valdībai vai par nodokļiem vai vēl par kaut ko, tad visi atturās. Kā es kaut kam uzdiršu, tā visi piedalās. Un stulbi tā, ka tas pozitīvais saturs nekad nav nekad tā, kā es saku, tā atskaņa eho no pozitīvā satura ir daudz mazāka nekā tad, ja tu lietas kaut kādu negatīvo saturu.
Tātad, man liekas, ka visforšākās vietas, ko mēs apmeklējām, ka 2 loki ir pirmajā vietā, tāpēc, ka tur viņi patiešām tas ēdiens garšoja, ka cilvēki paši ir gatavojušies, rūpējuši, un tā recepte ir kaut kāda unikālāka, savādāka, patika trauki, patika interjers, patika laipnā uzņemšana. Viss bija forši. Mēs bijām baigi apmierināti, cenas super, balvos būsiet, zināsiet, rulējiet uz turien. Es dodu otro vietu, man liekas, es dotu Rēzeknes We Know. Ēdiens bija garšīgs, tas ir viens. Otrkārt, viņi padomājuši, lai ir kaut kāds lokālais piesitiens, dēļ tās linsāka eļļas, plus viņu pašu ceptā maize. Trešā lieta - cena. Ja es nemaldos, manas vakariņas bija, man liekas, ka 15 eiro. Tātad uzkoda, otrais deserts un Alises tie guļbešņīki bija 12 eiro. Tas ir super lēti. 12 eiro un tu paēdi 3-course meal, kā tas latviski, 3 kārtu ēdienu vakariņas, tu paēdi par 12 eiro. Unikāli. Bet varbūt mums arī pietiek ar pirmajām 2 vietām. Ar to arī Latgales sērijas noslēdzās, un tūlīt ir 2 varianti, kas noskatījušies līdz beigām, var noteikti iekomentēt. Ir 2 varianti. Es zinu, ka cilvēki ļoti gaida, man jāpabeidz Itālijas sērijas, tāpēc, kad nav Itālija, tur būs gan Itālija, gan Horvātija, gan Čehija un Austrija. Vienīgais tas, ka viņas tik ziemīgas ir jau pavasaris, un tas ir stulbi. Tas visam bija jānopublicējas jau ātrāk, bet, kā jau es teicu vairākas reizes, darbs man īsti neļauj pildīt šādas te funkcijas, ka es varu darbu atlikt malā, nestrādāt un taisīt video, jo video ir tomēr hobijs. Par to tu rēķinas vai pārtiku, rēķinas nesamaksās un pārtiku nenopirks. Tāpēc vainu man ir tā, ka vainu man jāturpina tie ceļojuma sērijas, kamēr viņas vēl iet, kas mums tur bija novembris. Bet es vēl nofilmēju to, ko es darīju ikdienā, kas bija uzreiz pēc Latgales. Pēc Latgales man nācās braukt uz Limbažiem uz semināru, stāstīt par to, kā pārdot vairāk un tālāk. Es stāstu par iepakojumu, kāpēc iepakojums ir jāveido tāds vai šāds, un ka iepakojums nav īsti gaumas jautājums, bet tas ir uzņēmuma produkta stratēģija. Un tur tāds neliels video, kā braucu uz Limbažiem, tur kaut ko padaros. Un otra lietiņa bija, ka es braucu uz Valmieru mūžu. Valmieru mūžā es uzstājos sarunā, mēs runājām par pieejamību Latvijā, dabas taku pieejamību. Mans segments bija par bērniem, kā ir ar maziem bērniem Latvijā uz dabas takām, kas ir forši, kas nav forši. Tur es arī uzstājos, un to es arī nofilmēju. Tie video ļoti ikdienišķi, bet es nevaru saprast, kā man tagad teikt, pabeigt to Latviju, un tad, bet man liekas, ka jūs esat nocietušies, un jūs droši vien, ka gribat, lai iet tomēr tas ziemīgā Eiropa, jo, pavasaris ir klāt un ziemīga Eiropā, es nepiestāvu šīm sērijām. Tā kā varbūt es likšu pamīšus, ielikšu kaut ko no Eiropas un kaut ko no Latvijas. Tā kā nebrīnieties, ka tā atkal miksēsies, jo tās ziemīgā Eiropas sērijas, man liekas, aizgāja baigi labi, cilvēki tā skatījās. Vienīgi tagad sāksies pavasaris saulīti un cilvēki ies ārā un vairs negribēs sēdēt mājās pie televizoriem. Tā kā nezinu, varbūt nobalsojot komentāros, lai es zinu jūs viedokli. Bet tas arī viss. Paldies visi, kas skatījās. Ceru, ka bija interesanti. Montāža aizņem killers, vienkārši tik daudz laika, jo materiāls safilmētais ir daudz. Video, kā redzat, tik pa 40 minūtēm. Es godīgi sakot, neskatos tā analītika, man nav ne jausmas, vai jūs skatāties līdz beigām vai ne. Tad tie, kas ir noskatījušies līdz beigām, jūs varat ierakstīt slepeno frāzi, un tad mēs zināsim, kur noskaties līdz beigām. Slepenā frāze ir sīpoloki. Tā kā paldies un čau, un līdz jau tiksimies jau nākošajā sērijā.